Vilhelms Vunts ir vācu ārsts, fiziologs, psihologs un valodnieks. Teorētiķis ir specializējies eksperimentālās psiholoģijas jomā un tiek uzskatīts par tās aizsācēju. Pētīs cilvēka prātu un apziņu, savā praksē veicot pieredzes, reakcijas, uztveres, uzmanības, atmiņas un arī citu kognitīvo procesu izpēti. Ar pētniecību psihisku kultūras attīstības jomā līdzis pamatus arī sociālajai psiholoģijai un etnopsiholoģijai. Teorētiķis, pētot cilvēka organisma uzbūvi, nonācis pie secinājuma, ka nervu sistēma un galvas smadzenes ir cieši saistītas ar tā dēvēto garīgo sfēru. Viņš pierādīja, ka cilvēka apziņu var sadalīt vairākās sastāvdaļās, līdzīgi kā ar vielām ķīmijā. Vuntu interesēja tas, kā apziņas elementi savienojas un veido psihisku pieredzi, kā arī kā tas ietekmē psihiskos procesus un uzvedību. Vunts uzskatīja, ka smadzeņu spēja pašorganizēties nodrošina gribas spēks, kā arī pastāvēja par to, ka psihologiem galvenokārt ir nepieciešamība nodarboties nevis ar pastiprināto pieredzi, bet gan tiešo apziņas pieredzi, lai izprastu, kā funkcionē psihe. Šo filozofisko sistēmu Vunts nodēvēja par voluntārismu. Pievērsīsimies ātram apskatam par 3 Vunta teorijām, kas ir daļa no visa lielā viņa izvirzītu teoriju klāsta. Introspekcijas metode jeb apziņas teorija. Vunts šo teoriju attīstīja uz jau esošas bāzes, uzskatot, ka mūsu prāts ne tikai uzņem jaunu informāciju, bet arī to apstrādā un interpretē, balstoties uz cilvēka iepriekšējām zināšanām un pieredzi. Cilvēkam saskaroties ar ko jaunu, prātā tiek aktivizētas attiecīgās zināšanas un pieredzes no pagātnes, integrējot jauno jau esošajā izpratnē. Kā galvenie psihes elementi šajā metodē ir cilvēka griba un reprezentācija, pētot sajūtas, ko izraisa ārējs stimuls. Strukturālisms. Psiholoģijas metode, kas koncentrējas uz garīgo procesu sadalīšanu visvienkāršākajos komponentos, izmantojot introspekciju. Visvienkāršāk to var paskaidrot kā pašnovērošanu, tieši novērojot apziņas stāvokli tai pašai personai, kas to pārdzīvo. Tiesa, gadu laikā šīs teorijas izmantošana noveda pie rezultātu ticamības trūkuma un neprecizitātes. Šī metode bija kā pamats eksperimentālās psiholoģijas attīstībai. Šīs dienas galvenā varone - eksperimentālā psiholoģija. Jau iepriekš noskaidrojām, ka Vunts ir tāds pamatlicējs, ar mērķi pētīt cilvēka apziņas un uzvedības procesus. Šeit tiek apvienoti jau iepriekš minētie aspekti un teorijas, kas pētītas ar attiecīgajiem eksperimentiem, pievienojot arī mācīšanās, atmiņas, motivācijas un bioloģiskās psiholoģijas izpēti. Lai mazliet vienkāršāk un mūsdienīgāk paskaidrotu šo visu elementu kopsakarības, tad ir vērtīgi pieminēt Pīta doktora 2015. gada filmu Prāta spēles, kurā ļoti veiksmīgi tiek pastāstīts par cilvēka psihi, izceļot 6 cilvēka pamatemocijas. Ieskicēsim pašu galveno. I'm sadness. Oh, hello. I'm Joy. So, that's fear. He's really good at keeping Riley safe. Okay, caution. There is a dangerous smell, people. Hold on, what is that? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned, physically and socially. That is a shark. That's anger. He cares very deeply. Un nobeigumā ieskatīsimies autora interpretētā eksperimentālajā psiholoģijā, veicot intervijas ar 4 cilvēkiem, izvērtējot emociju atšķirības noteiktos vecuma posmos. Bēdīgs, smaidīgs, priecīgs, domīgs, dusmīgs. Prieks, dusmas, aizdomīgs, piebums. Pašas galvenās labākās emocijas ir dusmas, prieks, laime un aizdomīgums. Prieks, bēdas, lepnums, bailes. Priecīgs ir bēdīgais. Bailes, aizdomīgs. Dusmas un prieks. Priecīgs. Prieks. Protams, kā ar prieku. Ja jau viss dzīvē labi, tad jau vairāk ar prieku. Bēdīgs un smaidīgs. Jā. Noteikti ir kaut kādas, bet dažas emocijas nāk ar dzīves pieredzi. Nu jā, ir, tāpēc, ka arī no pašas piedzimšanas bērns gan smējas, gan raud. Aizraujoši domāt par to, cik emocionāli piepildīta pasaule ir cilvēka prātā. Varam secināt, ka Vunts ar saviem pētījumiem ir bagātinājis cilvēku saprašanu un uztveri par to, cik daudz iemeslu un kopsakarību ir cilvēka psihei un mentālās dzīves ietekmei. Arī ar darba autoru veikto eksperimentu starp 4 dažādu vecuma cilvēkiem varam secināt, ka bērni atpazīst un izprot mazāk emociju nekā pieaugušie, jo viņu emocionālā pieredze vēl tikai veidojas. Savukārt pieaugušie atzīst, ka emocijas laika gaitā mainās un kļūst niansētākas, pateicoties dzīves pieredzei. Paldies par skatīšanos un novēlam, lai mentālā dzīve katram ir piepildīta ar pozitīvismu.